Ir bērzi, kuri dod ļoti saldu sulu, un ir bērzi, kur dod netik saldu sulu. Un no kā atkarīgs tas saldums? Vai tas bērns tajā gadā grib dot vai negrib dot. Jo pirms bērza urbt iekšā ir ar viņu jāprimēs, vai viņš šogad ir gatavs dot vai nē. Jo, ja bērns ir gatavs dot sulas, dalīties cilvēku ar visiem saviem labumiem, tad sulas parasti ir saldas. Bet, ja bērns tajā gadā nav noskaņots dalīties, un mēs viņā ieurbjām, tad sulas ir tik tiešām garšo kā ūdens, un saldumu tur ir maz klāt. Tā kā bērzi ir jāpazīst, un ar viņiem ir jāmāk aprunāties pirms viņos urbi. Jo man te viens bērns šogad bija tāds, ko es te vedu. Cilvēki man saka, vai tās nav kļavas sulas, ja, cik saldas viņas bija. Tā kā tas ir atkarīgs, un atkarīgs arī jau ir no tā, kur bērns aug kādā vietā. Vai viņš ir meža biezoknī, vai viņš ir saulainā vietā, vai viņš ir enerģētiski. Un arī fiziski tīrā vietā. Vēl ir atkarīgs arī, no kuras puses bērzam mēs esam ieurbuši. Jo mūsu debes puses ir saistīts ar mūsu 4, latviešiem 4 mātes, normāli parasti runā par 4 stihijām. Zemes māte, uguns māte, gaisa māte, ūdens māte, jā, tad tas viss ir saistīts ar debes pusēm, un attiecīgi kādas enerģijas mēs no tā saņemam. Un tad ir praktiski jāurbi ir te, kur ir ūdens. Pēc? Tad pēc lai sula būtu vairāk. Ir jau 4 bērzos, un katrā no savas debes puses. Un tad mēs dabūjam 4 dažādas versijas, jo cilvēkam jau vajadzīgs ir viss. Viņam jābūt ir līdzsvarā. Tā kā tā būtu īsti pareizi darīt. Vismaz 4 bērzi un katrs no savas debes puses. Un tīri enerģētiski šīs sulas atšķirsies. Un kamēr sulas ir svaigas, tikmēr viņas ir jādzer svaigas. Un tik cik var izdzert. Bet ir tikko nesen bija mums tā, ka, teiksim, bērnu sulas daudz neiesaka, jo tur daudz tā kā, cukurs slāptais ir. Teiksim, cik daudz dienā ir jāizdzer bērnu sulas, teiksim, lai palīdzētu atbrīvoties no šlakvielām un kaut kā attīrīt organismu? Te laikam ir jāpieskarās jautājumiem nevis cik daudz bērnu sulas, bet cik mums vispār šķidrums ir jāpatērē. Jo bērnu sulas ir šķidrums, un faktiski sulu laikā nevajadzētu cits šķidrums dzert, ne tējas, ne kafijas, ne kaut ko. Un cilvēkam nepieciešamais šķidruma daudzumu var noteikt ļoti elementāri. Ir tas fakts, ka, teiksim, cilvēkam 2 litri dienā jāizver, tas tā ir? Tas nav viennozīmīgi. Mēs esam katrs vienā eksemplārā unikāli. Tādēļ katram ir savas prasības un arī dažādos dzīves momentos savas prasības. Bet indikators ir universāls. Toaletē paskaties uz urīni. Ja viņš ir bezkrāsains, tad tev šķidrums pietiek. Ja viņš ir krāsains, tad tev ir pamaz, tev vēl ir jāmazgā ārā, tad jāpalielina šķidruma daudzums. Pavisam ļoti vienkārši. Un varbūt tev būs momenti, kad tev vajadzēs tos 2 litrus dienā, bet varbūt ir kaut kādos gadījumos, ka tev vajag 3 un pat vairāk litrus dienā. Atkarībā tā, ko tu lielveikalā esi nopirkusi priekš savas pārtikas. Varbūt atkarībā no tā, vai ir kaut kādas slimošanas vai vēl kaut kas, kad ir kaut kas jāskalo ārā, tad vajag vairāk. Tā kā šeit nav galvu ko lauzīt pa litriem, vienkārši ir jāpaskatās uz indikatoru un būs skaidrs palielināt vai pietiks. Un tagad bērnu sulas ir beigušās, teiksim, kā vēl varētu uzlabot, tad pavasaris ir ārā, ko varētu uzlabot savu veselību ar kādām tikko plaukstošiem, diedzētie graudi, tas ir pats par sevi saprotams, bet kas ir vēl, ko mēs varam ņemt no dabas? Sulas ir beigušās, bet cilvēkam ir jādzer. Mēs ļoti brīnišķīgi varam strukturizēt ūdeni, ja programmēt ūdeni. Tautā gan bieži vien mēs to saucam par puķu ūdeni. Jā. Puķis samet iekšā? Tieši tā. Bet kāds tad pavasarī puķis? Tad tās krokusiņi un viss būlīts?
Jā, ir kropusiņi, ir zilās vispulītes, baltās es neieteiktu, mēs tūlīt ir mālepenicis. Visās malās jau kaut kāds zied. Nu, tur var mest ne tikai puķītes, pirmos piparmētru zariņus un tam līdzīgi, jo katram augam ir savs noteikts enerģētiskās iedarbības spektrs. Un ūdens, kā labi programmējam vielu, viņš šo spektru brīnišķīgi uzņem. Un, teiksim, ieliekot šos te augu zariņus tīrā avotu ūdentiņā, krūzē, nu, parasti mēs to darām stikla krūzē, tad ļoti skaisti tās puķītes iekšā redz, tad arī estētiskais baudījums. Jā, tātad ūdens uzņem šo augu enerģētiku, un mēs brīnišķīgi varam to izmantot savas veselības labāt. Teiksim, uz litru tīra avotu ūdens, cik daudz tās puķis tur vajadzētu salasīt? Kādu saujiņu? Kādu saujiņu, tiešām. Var likt dažādas, teiksim, jā, ir vajadzīgs skaidrs prāts, tīra doma, tās pašas piparmētras ļoti brīnišķīgi. Vai var lasīt jebkurā vietā? Vai, teiksim, ir jāskatās kaut kur graumalās, kur tālāk no ceļiem? Nu, tālāk no ceļiem noteikti, jā, no lielām trasēm vismaz 200 metrus nost. Nu, nepielūžņotās vietās, nu, nepiesārņotās, jā, kur zina, kad viss ir tīrs, ka nav nekāds, ka visāds piesārņojums. Ja dzīvē gadās moments, kad ir jāiet priekšniekam un jāpasaka visu, ko par viņu domā, tad uzstājas puķu zirnīšu ūdeni, jo puķu zirnītes kolosāli piedod cilvēkam drosmi. Bet attīrīšanai, tieviešanai, tad mēs mēcam vērmelīti iekšā, bet dzeram pusstundu pēc ēšanas, nevis pirms. Jo dzerot pirms, tad mēs kurš pretēji ņemsim klāt kaut ko. Dzerot pēc, mēs dosim projām. Tagad ir jāmeklē vērmelīšu dīksti. Jā, tieši tā. Ne tikai vērmelīšu, visu citu arī. Un kas vēl, teiksim, ļoti brīnišķīgs sarkanais āboliņš. Pumpuriem, bērns pumpuri, priežu pumpuri. Faktiski dotā momentā, kamēr vēl lapas nav, sauja koku krūmu pumpuru dienā ir fantastisks trieciens imūnu sistēmā. Jā, tur ir praktiski viss komplekss vitamīnu, bioloģiski aktīvās vielas, ļoti daudz minerālu vielas. Teiksim, pēc ziemas perioda šādas te pumpuru kūras ļauj organismam atjēgties, atbrīvo no pavasara depresijas. Esmu dzirdējis par priežu pumpuriem, teiksim. Var visus. No priežu pumpurs tā jau ir atsevišķa runa. Priežu pumpuriem ir faktiski divas versijas. Viena ir tagad, kamēr viņi, tikko tā kā grib līst ārā, no viņiem pat ievārījums vāra, fantastisks, dziedniecisks. Un otra versija, tā kā viņi tā bišķi jau garāk paliena, tad viņas konservē īstā konjakā. Kā saka, salas šos pumpurus, pārliek konjaku un aizmirst līdz rudenim. Un tad rudenī, kad nāk gripas vīrus, tad mēs paņemam gramus 30 un vīrus pazūd. Ļoti kolosāls, teiksim, tāds profilaktisks pretapaugstēšanās līdzeklis iznāk. Bet, teiksim, pavasarī tagad arī egļu jaunie dzinumi, viņi jau salātos ļoti garšīgi ir, ļoti labi, ar visu vitamīnu kompleksu. Un arī viss pārējās zālītes, kas tagad nāk ārā, tās pašas nātras. Ja? Gan šis vitamīnu komplekss, gan dzels, gan ļoti daudz kas cits, kas cilvēkam ir nepieciešams. Tāpēc jau arī vecās tradīcijas ir vāra nātru zupas, var cept arī nātru kotletes. Vislabākās nātras, teiksim, no tādām nātru zupām, nātru kotletēm, viņas, teiksim, līdz ziedēšanai, kad, parasti zupās un tam līdzīgi mēs līdz ziedēšanai svaigos izmantojam. Bet tas ir nekas, tad, kad mēs nogriežam, tad pēc brītiņa ir atkal svaigs. Un ja mēs regulāri ēdam, tad mums līdz pat rudenim ir svaigs, ko griezt. Jā, un
Ja mēs runājam par zini, kā kotletes tājas augu kotletes, ne tikai nātru. Izvāra miežu putrēmu biesputru, nu, tādiem normāliem rupjiem. Un, teiksim, augus noblanšē, izlaiž cauri gaisa mašīnai un tad sajauc ar šo biesputru 1:1. Un tad no šīs masas cep kotletes. Ļoti veselīgas, lēti. Nu jā, tagad ekonomiskā situācija prasa lēti dzīvot, jā, lūk, šis viens no veidiem. Jo šādi kotletes mēs varam cept ne tikai no nātrēm, arī ļoti brīnišķīgi no gārsām, no balandām un ļoti daudziem citiem augiem šādā te veidā. Nu jā, es pieminēju gārs, nu gārs jau vienkārši fantastiski ēdmaņi. Tikai gārsam arī mēs drīkstam lietot jaunās lapiņas, jo jā, lapiņas pāraug, tur ir ļoti daudz silīcijas skābu, nu, un tas mums vairs nedēļ. Sanāk tā, mēs te ejam ārā, pļavām, tieši tā, mežiem, un mēs lasām malēpes, lasām vizbulis, lasām pumpuriņus, ko mēs vēl varam lasīt, ko vēl var atrast meža malā. Vai nu pļavās šobrīd, nu, teiksim, tiem, kam... Apiņus varam atrast, jo, teiksim, apiņu jaunos dzinums, nu, tajā momentā, kad viņš tikko bāž no zemes galviņā ārā, nu, viņas tur bišķiņ atkas, jā, viņas mēs varam gatavot tāpat kā sparģeļus, ļoti labi, teiksim, novār, tāpat salātiņos vai var sviestiņā apcept, nu, tur visāds kulinariskās izvērtības var ar viņiem darīt. Ļoti brīnišķīgs, kā saka, pavasara ēdiens. Attiecībā par apinu, apinas vispār ļoti fantastiski kopā ar sēnēm, sēņu mērcēs, apins plus sēnes. Nu, tas ir visos laikos, nu, visā gadu garumā. Nu, teiksim, pavasarī liek jaunos dzinumus, vēlāk sprodziņu novārījumu klāt. Pavisam cita garša šai sēņu mērcītē ir. Nu, tiem, kam ir maz dārziņi, tagad lien ārā, kas nu tur ir sastādīts, gan ziemas loki, gan meža ķiploki, kurš skaitās mums sarkanās grāmatas augs, ko nedrīkst lēst. Bet, nu, ļoti daudzos dārzos viņš ir sastādīts, ļoti veiksmīgi aug un ir ļoti vērtīgs mūsu pārtikas produkts. Viņā virza sāks augt. Jo virzas salāte ir ļoti brīnišķīgs līdzeklis, lai stiprinātu sirds muskulatūru. Jo agrāk taču virzu kam deva? Cūciņām deva. Nevien taču no viņām rudenī dabiskā nāvē nemira, un visām viņām sirsniņas bija smukas. Vielu pārdomām, vai ne? Tā ir. Teiksim, dārsts, kas ir kaut kāda ķiršu pumpura, ābolu pumpura. Pilnīgi droši. Sievietēm būtu varbūt tās jāuzmanās ar ābeļu pumpuriem. Nu, kaut gan no vīriešu viedokļa viņām vajadzētu vairāk ēst šos ābeļu pumpurus. Jo ābeli tīri enerģētiski atbrīvo sievietes snaudošo seksuālo enerģiju. Jo, teiksim, ar ābeļu slotām augstu sievieti var pirtī padarīt karstu dūlu un neprognozējam. Tad jau varbūt tas ir ļoti labi pavasarim tagad. Tiem, kas meklē savas otrās pusītes vai tais, kurš, teiksim, ziemas miegā ir iegulējušās, pastaigājam pa ābolu dārzu. Nu, ābeli ir sievietes koks, jā, kurš ir tiešām atbrīvos šo te sievietes seksualitāti. Nu, vīriešiem attiecīgi pretī varētu būt vīksna vai goba, jā, viņas jau tur ir ļoti tuvas un enerģētiski. Tāpat kā augsnes melnāksnes enerģētiski ļoti tuvu. Un tad, lai, teiksim, vīrieši uzlabotu savu seksuālo potenci, tad viņam jāiet pie vīksnes vai gobas pumpura tagad jālasa. Nu, tieši tā. Vai arī lupstāju sakne. Jo lupstāju sakne faktiski ir latviešu viagra. Un tad, teiksim, cik daudz tie pumpuri ir jāapēd, nu, teiksim, tad nebūs tā, ka, teiksim, viss tagad stāvēs pie tās gobas vai vīksnes vai ābeles un tikai pumpurs viens ēdīs. Cik tas ir, nu, teiksim... Nu, kādu pusi saujiņu pietiks. Nevajag trakot. Lai saņemtu visu to, jo, teiksim, mūsu augvalsts, mūsu koku enerģētiski, viņi jau visi ir ļoti interesanti. Kas un kā arī notiek, jo, teiksim, ja tev vajag uzlabot attiecības ar kādu cilvēku,
tad ja mēs izmantojam ievu, jo ieva ir kā attiecību koks, kas palīdz cilvēkam sakārtot ar otru attiecības. Ieva nav indīga? Esmu dzirdējis, ka ievas ir indīgas. Tad domāju, ka ievas arī savus pumpurus sāk dot, teiksim, ja mēs ejam pie ievas un ēdam ievas pumpurus, tad mums nekaitē veselība. Viss jau ir atkarīgs no devām. Tā ir tā minimālā deva. Jo zinu, kam ir jāpateicās par, teiksim, ievu ziedreibinošo smaržu, par ceriņu ziedreibinošo smaržu. Nu, ja ir lasīt kaut kādu kriminālu romānu, tad, zinu, ir tādas stipras iedarbības indi, ko sauc par zilskābi. Tad, lūk, pateicoties šai zilskābei, šo augu ziedi smaržo, kur vajag tikai dažas miligramu daļiņas, lai cilvēks aiziet uz citiem medību laukiem, un to veid ceriņu laimītas. Jā. Tad jau sanāk nedrīkst. Nesatraucies. Lai tu aiziet uz viņu sauli, tev jāpēdi 1,2 gramu ceriņu ziedas vajag. Tik daudz ne. Tad būs garantēta aiziešana, bet mazākā devā tas viss ir cietniecisks, jo faktiski jau zilskābi ir vitamīns B15 pret onkoloģiskais. Ja mēs atgriežamies pie veselīga dzīvesveida un, teiksim, organismu attīrīšanas, lai cilvēku notievētu pavasarī, teiksim, viss, teiksim, tagad receptīta, teiksim, ko mēs varētu, ejot ārā pļavā, salasīt un, teiksim, tā lietot? Praktiski mēs varam lasīt un lietot visu, izņemot, varbūt, driģenes, velna rutku. Faktiski ir mums indīgi augi, kurus mēs nedrīkstētu. Bet, tā paša balāna vēl nebūs. Ir gārsa, ir nātris, ir āboliņš lien ārā, gaļbikšķi, ļoti brīnišķīgs augs. Ir zemes, kur viņi audzina, kā Francijā, kā salāta auga. Mums vajag lielās tonnas no hektāra, tāpēc viņi neaudzina, kaut gan vajadzētu. Jālien ārā pirmie ganu plikstiņi, kas arī ļoti kolosāls augs, ēdamais augs. Ja mēs viņus lietojam svaigus uzturā? Lietojam svaigus, liekam zupās. Jā, tūlītēs arī ārā būs lauku koses, šie te veģetatīvie stiebriņi. Jā, viņi tā kā pirkstiņi. Mūsu tautā varbūt viņi tā mazāk populāri. Krievijā viņi zināmos apgabalos ir ļoti populāri. Tā kā latviešiem ir palīdzējis bieži vien balāni izdzīvot, tā Krieviem ir lūk pavasarī šī te lauku kosa. Jā, mēs varam arī tagad pavasarī vēl pirmās daļu saknes vilkt ārā, kamēr īsti nav sācies veģetācijas periods, jo faktiski kāda pirmā gada daļu saknes, viņš pa ziemu vēl nav pārkoksnējies, un dzenot ārā pirmās lapiņas, viņš vēl ir lietojams. Cukurslidniekiem ļoti brīnišķīga lieta, jo daļu sakni mēs arī vēl izmantojam zupās kā kartupeļu aizstājēju. Varam viņus cept, tas pans, kas ar sviestiņu, varam ugunskurā kā kartupeļus cept, tad, kad dodamies pārgājienā, tad mums nav jāmēdz tiep kartupeļu līdzi uz vietas daļus sarok, un ir arī daļus saknes maļ miltos un cept maizīti. Daļas saknes var apgraust, tad mums iznās arī brīnišķīgi veselīgi kafija. Visu, ko mēs varam no viņām dabūt ārā. Tagad daram tējas, ēdam pumpurus, cepam maizītes. Tieši tā. Tad jūs arī esat pirtnieks. Kā ir ar pirti un veselīgu dzīvesveidu? Tas vislabākais, bet, teiksim, kā ar notievēt pirtī? Teiksim, tie, kas ir regulāri, tas noteikti, bet, tie, kas neiet regulāri. Ir tā saucamais lielās attīrīšanās pirts rituāls. Mēs svētdienā saviem skolniekiem taisīsim. Nopietna lieta. Teiksim, ja vienkārši mēs gribam nomest svaru pirtī, tas ir diezgan nežēlīgi. Jo, ko nozīmē nežēlīgi? Tas nozīmē to, kad, ja gribi mest svaru nost, tev ir jāatbrīvojas no saistītā ūdens. Nesaistītais ir tas, kas viegli mums izsvīst, un ko mēs iedzerot kaut ko tūlīt atjaunojam.
bet saistītais nedalās nost, kamēr nav nesaistītais izvadīts. Līdz ar to tas nozīmē, ka, ja tu gribi nomest nopietnu svaru, tad tu pirts laikā nedrīkst dzert neko. Un arī pēc pirts ne, jo var ātri atjaunoties, dzert tikai otrā rītā. Arī nekādas augstuma procedūras nedrīkst pirtī darīt. Nokāp no lāvas, tad stūrīti nosēdini, ietini vilnas sagā, sēdi un svīsti. Beidz svīst, atkal uz lāvas augšā un tādā garā tas viss notiekās. Gan jāatcerās, ka vienā pirts reizē, lai nekaitētu organismam, lai labi justos, nedrīkst nomest vairāk kā 2% no savu svaru. Ir tāda norma. Un, teiksim, šādā veidā dzenos. Es pieminēju šo te lielu attīrīšanās pirts rituālu. Tas ir tāda diezgan specifiska pirts parametru uzturēšana, kad ļoti lēnām cilvēkam izsauc pamatīgi svīšanu un lēnām viņš pamazām atdod visu lieko, ne tikai taukus, bet arī viss liekās ķimikālijas, jo, ja mēs šīs procedūras laikā pagaršojam savus sviedrus, tad dažādos etapos viņi garšo ļoti dažādi, kas kura nāk ārā. Vispār šī procedūra valkās apmēram 8 stundas. Arī bez ēšanas, bez dzeršanas šādā te veidā tas viss notiekās. Bet, pirts jebkurā gadījumā cilvēkam ir nepieciešama veselīga, lai attīrītu organismu, relaksētos. Faktiski gan pirts arī ir vieta, kur ļoti labi nodarboties ar kaut kādām šīm te garīgajām praksēm, kas vēl to visu iepriekšējo papildina un pastiprina. Laikam, paldies, vai kaut tām, ne?